Zini ko? Zini ko? Daba teica. Daba teica. Nu, čau visiem! Sveiciens no Jūrmalas jauniešu iniciatīva centra. Pašlaik atrodamies podcastu studijā. Es Rēzija no Jaunie vides reportieri šodien uzdošu pāris jautājumus Artūram. Sveiks, Artūr! Sveiki, Rēzija! Sāksim ar parastu jautājumu. Kas tev šodien garas stāvoklis? Labs. Šodien brīvdiena. Izgulējies. Ārā nesnieg. Priekš ziemas ļoti labi. Nu, tad prieks dzirdēt. Nu, tad ķeramies klāt intervijai. Pirmais jautājums. Kā tu ar saviem vārdiem pastāstītu? Kas ir dabas atjaunošana? Nu, laikam jau tas vārds atjaunošana ir ietver atbildi gan izvai. Nu, atjauno kaut ko, kas ir sabojāts, ja tā var teikt, vai ne? Vai iznīcināts, vai daļēji zudis. Nu, laikam jau, ja mēs tādiem politiķu valodās sakam, tad atjaunošana tas ir kaut kāds process, kurā ir kaut kāds mērķi un kaut kāds finansējums un uzdevums un tam līdzīgi. Bet, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, nu, ja mēs esam kaut ko dabā sačakarējuši, tad mēs viņu arī atjaunojam. Tas ir tā pavisam vienkārši. Paldies par atbildi. Kā šādi pasākumi padara dabu labāku? Nu, teiksim, varbūt ne dabu labāku, bet drīzāk varētu teikt, ka ļauj dabai atkal dzīvot. Tas būtu, laikam, pareizāk teikt, labāks vai sliktāks. Tas, man liekas, tad vairāk ir cilvēku konstrukts izdomājums par to, kad kādam liekas, ka daba būtu labāka vai sliktāka. Nu, daba ir, vai nu viņi ir, vai nu viņas nav, vai ne? Un dabas atjaunošana, laikam, strādā pēc principa, kad atjauno tur, kur vairāk nekas nav palicis pāri, vai kurām ir attiecīgi apdraudējuma līmenis ir tik liels, kad ir jāmēģina dabūt atpakaļ vismaz daļēji kaut ko, jā. Tā varbūt būt pareizāk teikts, jā. Ko cilvēks, parasts iedzīvotājs varētu darīt, lai palīdzētu dabas atjaunošanā? Nesačakarēt viņu primāri jau, vai ne? Respektīvi, laikam jau nav pareizi dalīt tur iedzīvotājs parastais vai politiķis vai kas. Nu, pēc dabā jau mēs visi esam vienādi. Un, respektīvi, mēs esam viena no dabas sastāvdaļas, mēs esam viena no sugām, kas dzīvo šīs planētas. Un sugā jau tur baigi neizšķirt to, vai tu esi politiķis lēmumu pieņēmējs vai iedzīvotājs parastais. Nu, tie lēmumi, kādā veidā mēs esam sačakarējuši dabu, jau nāk parasti no visām pusēm. Ne tikai no politiķiem vai ne tikai no kaut kādiem iedzīvotājiem. Tas ir tāds notikums, kur mēs kā suga homo sapiens esam iejaukušies citām sugām pa vidu un esam kaut ko būtiski sagrozījuši. Tā kā, ko darīt? Jā, nečakarēt to, ko var nečakarēt. Jā. Es domāju, ka ļoti daudzās lietās vienkārši fundamentāli jāpārskata tas, kā mēs vispār attiecamies pret dabu, jo mēs vienmēr esam sevi uzskatījuši par tādu radības kroni, vai ne, kad mēs esam galvenie, bet mēs kā suga laikam esam ļoti patiesībā vārga suga. Nu, mēs jau bez tehnoloģijas un bez socializācijas mēs jau īsti dabā laikam vairāk izdzīvot maz nemācētu. Mēs esam tās iemaņas saņem pazaudējuši, bet toties mēs esam ieguvuši saprātu, mēs esam ieguvuši spēju savā starpā sarunāties un socializēties un līdz ar to izmantot tehnoloģijas zināšanas, lai izdzīvotu tur, kur mēs vienkārši bez nekā izdzīvot nevarētu. Un tāpēc mēs jau esam kā iecēluši par to radības kroni, bet ņemot vērā to, ka lielākā daļa no mūsu dzīves ir atkarīga no pārējās dabas, un mēs bez viņas iztikt īsti maz nevaram, tā kā mēs esam dabas sastāvdaļa, nevis dabas virsotne. Un ja to paradigmu maina šādā veidā, ka mēs iedomājamies, ka mēs tomēr esam tikai vieni no dabas sastāvdaļām, nevis diktējam noteikumus, tad man liekas arī tā atbilde, ko iedzīvotājs var darīt, dzīvot saskaņā ar dabu, tas jau ir primārais un galvenais. Pēc tam visas tās darbības, kas saistās ar to, kā mēs atjaunosim, ja, kādas mēs tur instrumentus lietosim un cik mēs tam naudas veltīsim, tas jau ir sekundāri. Man liekas, ir primāri vienkārši saprast to, ka tā kroņa vai no tā kalna virsotnes jālien nost un jāsaprot, ka mēs esam tikai un vienīgi viena no dabas sastāvdaļām, bez kuras, starp citu, daba mierīgi varētu iztikt. To arī jārēķinās, ka mēs nebūtu neesam tāda atslēgas suga, ja kura pazustu, tad arī daba izbeigtos. Tā nav. Nu, mēs esam diezgan tādi parazītiski sugu šīs planētas. Kā sabiedrība var palīdzēt
dabas atjaunošanā? Sabiedrība, ja mēs skatāmies tīri formāli, sabiedrība tagad ir attapusies, ja tā var teikt, un sākusi, kā tas jau sabiedrībai ir raksturīgi, ar dažādu veidu kaut kādiem regulējumiem, mēģina saglābt situāciju. Ja tas Eiropas Savienības virsmērķis ir attiecīgi iedzīvināt dabas atjaunošanas regulu, kas nosaka valstīm veselu virkni visādiem uzdevumiem, kas ir jādara, lai šo dabas atjaunošanu realizētu. Tas tā kā līdzīgi, kad cilvēks attapās, kad mēs esam diezgan būtiski ietekmējuši klimatu, un pēdējo 200 gadi klimata pārmaiņas, kas ir pēdējā, cilvēks un pasaules vēsturē nepieredzēts strauji mainās, tad mēs esam pierādījuši to, kad tur pie vainas lielā mērā ir cilvēku ietekme, tad arī radās virkne ar dažādu veidu apņemšanās un dokumentiem un likumiem un kaut kādiem regulām, kas tā kā mēģina to klimata pārmaiņas tā kā mazināt vai pielāgoties. Te ir ļoti līdzīgi. Mēs arī esam attapušies tā kā pēdējā brīdī, sapratuši, kad varbūt arī bišķiņ palaiduši garām. Tad brīdī, kad mēs cīnījāmies par klimata pārmaiņām vai respektīvi mēģinājām kaut ko darīt klimata izmaiņu labā, vai labā, laikam tā būtu pareizāk teikt. Tad mēs sapratām, ka šeit, Eiropā vismaz veidojot tādu ļoti industriāli, komfortablu un efektīvu vidi, kur dzīvot, mēs esam uz tā rēķina ļoti stipri samazinājuši, piemēram, bioloģisko daudzveidību Eiropā. Mēs esam ļoti bieži cīnījušies par to, lai izglābtu lietas mežus kaut kur, Āfrikā vai Dienvidamerikā, vai glābtu pandu Ķīnā, bet mēs esam palaiduši garām to, ka mēs paši savas mājas pagalmā esam ļoti daudz ko sabojājuši. Un te, ja sabiedrība sapratīs to, ka te pie mums patiesībā nav nemaz tik labi vairāk, kā varētu būt, tanī brīdī arī, ja tā sapratne mainīsies, tad arī sabiedrība varēs tā diezgan veiksmīgi uzsākt šo procesu un novest viņu līdz kaut kādam saprātīgam galam. Atkal saprotot, mēģinot saprast, ko tad mēs esam šī mūsu mājās Eiropā. Šī gadījumā es pat negribētu uz pasauli izplēsties. Pilnīgi pietiek runāt par Eiropu vai kaut par Latviju. Tās ir mūsu mājas, kurā mēs ikdienā dzīvojam, un šeit jau ir tā primārā lieta, kas ir jāizdara. Paldies! Vai cilvēkiem ir interese piedalīties šādos pasākumos? Kā tu domā? Dabas atjaunošanas pasākumos? Jā. Cilvēki ir dažādi. Man liekas, ka lielākai daļai no sabiedrības vēl tas īsti nav nokļūst tādā vajadzību topikā. Jo man liekas, ka līdzīgi, atkal atsaucoties uz to pašu klimatu, zinātnieki par klimatu pārmaiņām sāk runāt no 70. gada sākuma, sabiedrība par to runā tagad pēdējos 10 gadus, bet nav jau tā, ka visi vienlaicīgi ir pateikuši, ok, jā, tā ir mūsu problēma, mums tagad tā jārisina. Dabas atjaunošana no tādas skaidrošanas viedokļa patiesībā pašā ceļa sākumā tikai. Tā kā es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības vēl nemaz līdz tam nav aizgājuši, bet tie, kas ir sapratuši, tie nāk un piedalās dažādos veidos. Vai tās ir kaut kādas brīvprātīgās apņemšanās un darbības, kur viņi vienkārši nāk palīgā kādam, kas to dabas atjaunošanas kaut kādas darbas veids, un tās ir tās dabas talkas, piemēram, ja, tur nāk brīvprātīgi cilvēki palīgā vietās, kur tā palīdzīgā roka ir vajadzīga. Ja. Ir tādi, kas pieņem lēmums, respektīvi darīt biznesu tā vai savādāk, darīt biznesu dabai draudzīgi vai nē. Tā arī ir sabiedrības iesaiste. Politiķi ar saviem lēmumiem arī iesaistās šādā veidā. Biznesam ir ļoti liela nozīme, vai viņš nākotnē darbosies tā, kā saka, biznesā as usual, vai viņš tomēr mēģinās mainīties uz to pusi, ka viņš tos dabas resursus izmantos saudzīgāk un savādāk. Tā kā tur ir baigi jāskatās no dažādiem tiem sabiedrības slāņiem un dažādām jomām, kurā vietā iesaistās. Bet teikt tā, ka tā ir tāda, tautas kustība, vai ne? Nē, protams, tur ir ļoti tāls ceļš ejams līdz tam, lai tas kļūtu pašsaprotami, ja, kad tas ir jādara.
Kādu tu iedomājies dabas atjaunošanu pēc 10 līdz 20 gadiem? Pēc 10 gadiem, es domāju, viņi būs tikai tā pa īstam uzņēmumu apgriezienus. Respektīvi, pēc 10 gadiem iespējams būs katra valsts Eiropā būs beidzot vienojusies par kaut kādiem mērķiem, ko viņi grib sasniegt, un katra valsts būs uzsākusi kaut kādus pirmos soļus, lai to izdarītu. Es esmu reāls, es domāju, ka tas nenotiek tik strauji un tik ātri. 20 gadi. Man ir bišķiņ bail par to, ka pēc 20 gadiem mēs jau daudz ko būsim jau tā kā pazaudējuši neatgriezeniski, jo sugu izzušanas ātrums pasaulē ir ļoti, ļoti strauši un Eiropā tā skaitā, un pagaidām nav nekādas tendences par to, ka tas būtu tā kā apstājies vai samazinājies. Tāpēc pēc 20 gadiem mēs būsim kaut ko pazaudējuši, bet cerībā, ka tie 10 gadi nepaies vienkārši kaut kādos bezjēdzīgos politiskos tirgos, bet kaut kādās jau rīcībās. Es domāju, ka būs redzamas izmaiņas. Ja man prasa, kur tās izmaiņas būs redzamas, es domāju, pirmais, kur tas būs redzams, ticamākais pilsētvidē. Jo pilsētas tomēr ir tā vieta, kur mēs turpināsim dzīvot un turpināsim tiekties uz pilsētām, urbanizācija un cilvēku koncentrācija lielās pilsētās. Es domāju, ka turpināsies nākotnē, tas diez vai ir izbēgams, un izmaiņas pilsētvidē būs, laikam, pirmās, ko cilvēks arī pamanīs. Respektīvi, publiskās telpas kļūs zaļākas, transporta struktūra mainīsies pilsētās, respektīvi, vairāk akcents būs uz pārvietošanos ar sabiedrisko transportu vai ar kādu vidēji draudzīgāku transportu, nezinu, divriteni vai kaut kādiem elektroskūteriem vai kaut ko tam līdzīgu. Dažāda veida mūsu pašu atkritumu pārstrādes iespējas un attīrīšanas iespējas būs kaut kādas pārveidotākas nekā viņas ir tagad. Ja? Es domāju, ka pilsētvide būs pirmā, kur pamanīs. Otrais, visticamākais, kas tu jutīs šo dabas atjaunošanu un pārkārtosies atbilstoši tev, visticamākais būs lauksaimniecība. Tāpēc, ka tāda otra nozara, kurā būs jāmainās tam biznesa modelim, lai vienlaicīgi gan dabu saglabātu, gan arī spētu izaudzēt pārtiku mūsu pašu patēriņam. Ja? Tā būs otra vieta, kur mēs redzēsim pārmaiņas. Vislēnāk, laikam, tas atnāks mežsaimniecībā, tāpēc, ka mežsaimniecībā tas biznesa cikls ir ļoti garš, ja? Tur 160-100 gadu, un tur gan sugu nomaiņa atbilstoši klimata pārmaiņām, gan arī tā saimniekošanas metodas, iespējams, ka mēs tur to manīsim mazāk. Ja? Bet es domāju, ka pilsētvide, pārtiks patēriņš, lauksaimniecība, tas būs tas, kurā šī dabas atjaunošana vistiešākajā veidā nāks iekšā un radīs kaut kādas izmaiņas. Ja? Vai 10, 20, 20 gadi noteikti, 10 gadi, es domāju, tas tāds iešūpošanās periods būs. Ja? Kā tu domā, kas ir labākais paņēmiens, kā piesaistīt iedzīvotājus kopt dabu vai iesaistītos šajos pasākumos, kā dabas atjaunošanā? Redzi, pārsvarā jau dabu tur īsti kopt nevajag. Ir vietas un lietas, kurās vislabākais ir cilvēks vispār nejaucās iekšā, un tas ir labākais risinājums. Tanīs vietās, tur, kur mēs kaut ko esam reāli sačakarējuši, jā, tur tā rīcība vajadzīga diezgan fundamentāla un ātra, bet kā vislabāk iesaistīt, es domāju, ka jebkurās izmaiņās vienmēr strādā divi principi. Izglītošanas un pātagas. Respektīvi, lielākā daļa no cilvēkiem patiesībā, ja viņiem māk pasniegt informāciju viņiem saprotamā veidā un iedvesmot viņus kaut kādu rīcību, viņi pat tad, ja viņi ko nedara, viņi sāk darīt, jo viņi vienkārši to nezināja. Ka tas ir jādara, viņi piekrīt tam un dara. Vienmēr sabiedrībā ir kaut kādi, nezinu, tur es ceru, ka tie ir 10-15%, kaut gan citi jau saka, ka bišķiņi vairāk, 20-30% cilvēku, kuriem vienīgais ietekmēšanas veids ir pātaga. Respektīvi, sodi, aizliegumi, ierobežojumi, represijas. Ja? Tas ir tas, kas viņiem liek mainīties. Es esmu optimists, es ceru, ka tas cilvēks skaits, kam tā būs jārīkojās, kļūst tikai mazāks, respektīvi viņi ir tiem 10-15% grozās un tiem nekā savādāk ar likuma spēku piespies kaut ko darīt savādāk nekā viņi dara līdz šim. Tas būs risinājums, bet pārējiem izglītošana. Tikai vienīgi skaidrošana, izglītošana, kas ir patiesībā ļoti sarežģīts darbs un ļoti grūti realizējams. Tas nav tik vienkārši. Tas nav tā kā skolā atnākt, atver mācību grāmatu un
izlasi no šejienes, iemācies no galvas. Ja, tad būs tā, ka sabiedrība grupas ir dažādas, uztveres ir dažādas, un veidi, kā pastāstīt, ir visdažādākie. Un tas prasa beigos resursus, gan cilvēku, gan laika resursus, gan naudas resursus, lai to visu izdarītu. Tā kā, ja neveltīs laiku izglītošanai, tad sabiedrības iesaiste tur praktiski nenotiks. Respektīvi, mums politiķiem baigi patīk vienmēr pirmo izvilkt pātagu un teikt, ka tagad būs tā, un tas parasti tiek sagaidīts ar kaut kādu pretreakciju un nekad nerealizējās. Tā mēs mīlam darīt, kaut gan jādara patiesībā pilnīgi otrādi. Tā kā izglītošana, informēšana numur 1 un tikai pēc tam pātaga. Vai redzi kādu progresu šādiem pasaukumiem, kas līdz šodienai ir bijuši, piemēram, kā talka? Talkas es redzu visbiežāk, un tur es arī redzu vislielāko progresu, bet es esmu realists. Talkas un talku kustība dabas atjaunošanā ir ļoti neliels procents no tā, ko patiesībā varētu izdarīt. Man liekas, ka daudz lielāku efektu dod kaut kāda veida maksājuma struktūra pārkārtošana par labu dabai draudzīgiem procesiem. Tas, kas attiecās uz kaut kādiem maksājumiem lauksaimniekiem par zemi apsaimniekošanu, tas, kas attiecās uz kaut kādiem maksājumiem biznesam par kaut kādu savādāku veidu biznesa veidošanu, kaut kādām rīcībām, kas atbalsta dabas atjaunošanu, tur tas ir tā kā efektīvāk un labāk redzams un lielākās platībās. Jā. Talkas, es piekrītu, talkas ir ļoti jauks veids, kā pavadīt laiku dabā. Tas ir ļoti labs veids, kā izglītot cilvēkus, kas ir atnākuši to talku. Tikai vienīgais vienmēr es paturprātā to, ka tie cilvēki, kas jau stāv man priekšā talkas sākumā, viņi jau kaut ko par to visu zina. Savādāk ir tad, ja atnāk kaut kādu uzņēmumu pārstāvu. Tur bieži vien lielākā daļa no tiem uzņēmumu pārstāvjiem, kas tur ir pretī, viņi ir nosacīti brīvprātīgi piespiedu kārtā uz turieni ir atzīti, tāpēc, ka tas ir viņu korporatīvais pasākums, tas ir uzņēmumu korporatīvās kultūras sastāvdaļa, ka viņš šādās talkās piedalās. Un tur ir tā, ka tiešām, kad tu sāc stāstīt, tad lielākā daļai cilvēku tā ir pirmā dzirdēšana. Tas ir baigi tādi interesanti. Un tie uzņēmumi, kas atnāk uz talkām nākamreiz, gan izatiem, pašiem cilvēkiem, viņiem jau vairāk tas nav jāstāsta. Viņi jau zina, kāpēc viņi tur ir, kāpēc viņi to dara un kāpēc tas ir svarīgi. Pirmo reizi visi klausās atvērtām mutēm, domā, tiešām tas tā ir. Ja? Pēc tam jau ir pavisam cita tā reakcija. Tā kā tur es redzu to ieguldīto darbu. Ar katru nākamo gadu vien tie paši cilvēki atgriežoties kļūst gudrāki un gudrāki. Bet talka, tas ir jāatzīst, tas ir ļoti maziņš procentiņš. Jā. Man vairāk gribētos, ka tas būtu sasaistīts ar ekonomiku, ka tas būtu dabas atjaunošana būtu izdevīga, nevis tā kā piespiedu līdzeklis no politiķa puses. Vai ir kādi šķēršļi, kuri ir jāpārvar, lai padarītu dabu labāku? Protams, tradicionālais šķēršļi, nauda, laiks un vēlēšanās to izdarīt. Tā kā ne ar ko dabas atjaunošana neatšķirās no jebkura citu pārmaiņu procesu. Tam ir jābūt kaut kādam virzītājam, spēcīgam, tam jābūt ir finansējumam, pilnīgi noteikti, un jābūt ir cilvēku vēlmei to darīt. Ja. Tā kā tie ir klasiskie šķēršļi. Es domāju, ka patiesībā tos īstos šķēršļus un tās īstās lobiju cīņas par to, darīt to vai nedarīt, mēs jau tikai vēl izjutīsim, jo dabas atjaunošanas regula ir ļoti svaigs dokuments, viņš ir nesen kā pieņemts, un daudzas valstis vēl to savu rīcības programmu nav izdomājuši, un tanī brīdī, kad izdomās, tanī brīdī tikai sāksies tā īstā šķēršļu izpeldēšana virspusē, kurā vietā būs kāds spēcīgāks lobijs, kas teiks, ka nē, ka tas business as usual ir labāks nekā tas, ko jūs te mēģināt. Citi atkal apelēs pie tā, ka tas kaut kādā veidā pazemina cilvēku dzīves kvalitāti, palielina nabadzības līmeni kādā valstī vai neļauj izaudzēt, teiksim, kvalitatīvu, lētu pārtiku, lai pabarotu iedzīvotājus. Es domāju, tos argumentus mēs dzirdēsim visdažādākos visā šajā stāstā. Un man ir bail, ka tie dabas aizstāvju argumenti parasti tur pazūd tādā kopējā troksnī, jo nav jau tā, ka dabai būtu baigi spēcīgais lobijs. Dabai lobijs ir iedzīvotāji, kuriem tā daba rūp. Un viņi vienmēr būs vājāki par tiem, kuriem rūp kaut kādas biznesa intereses, piemēram. Ja. Tā kā tur tos īstos šķēršļus mēs vēl tikai redzēsim. Bet es domāju, ka tas būs vienkārši nesapratne, naudas trūkums, laika trūkums, politiskās gribas trūkums, tas viss tur parādīsies. Jau parādās un parādīsies vēl. Jā. Kādas ir veiksmīgākās darbības, kas
sasniegtas dabas atjaunošanai pilsoniskā iniciatīvas rezultātā? Daru labu dabai, jā. Tā ir kustība, kas principā ir balstīta uz pilsonisku iniciatīvu sākotnēji. Tagad tur ir atnācis arī biznesa sektors iekšā, bet sākotnēji tās bija tikai un vienīgi brīvprātīgas talkas ar brīvprātīgiem dalībniekiem. Rezultāti, man liekas, kad ir tā, ka var saukt tādu pilnīgi konkrētu rezultātu. Piemēram, šīs te dabas talku rezultātā mēs esam saglābuši piemēram, vienas ļoti retas Latvijā sastopamas sugas atradnes, kuras ir tikai 2. Tad Igaunijas rūklapi, tāda puķīte, kas auga tādos slapjās meža pļaviņās, un 2 vietās Latvijā vispār tāda atradne ir, un tās atradnes ir sakoptas dabas talku rezultātā. Tas ir tāds maziņš taustāms rezultātiņš, bet vispār jebkuras tādu pilnībā degradētu biotopu atjaunošanas sākums ļoti daudz, kur tieši dabas talkas. Tāpēc, ka tur ar lielo tehniku un kaut kādām tādiem moderniem tehnoloģijām iekšā netiek, tāpēc, ka tur ir pārāk slapš, pārāk aizaudzes, pārāk grūti darba apstākļi, tad pirmie gadi ir brīvprātīgo darbs, jā, tas ir tīrais roku darbs, smags darbs, bet pēc tam, kad tu atgriezies tajā teritorijā pēc gadiem 3, 4 vai 5, tu redzi, ka tur viss notiek, tas biotops ir atgūvis savu to iepriekšējo labvēlīgo stāvokli, un tu zini, ka tas ir izdarīts ar cilvēku rokām un brīvprātīgo palīdzību, un tas ir vistaustāmākais efekts, ko dod šī talka. Bet vienmēr ir jāatzīmē to, ka talkas nekad nav bijušas tādas līdzeklis, lai izmantotu vienkārši bezmaksas darba spēku. Pirmkārt, viņš nemaz nav bijis īsti bezmaksas, jo tā vieta pirms tam ir jāsagatavo, lai talkotu. Talcinieki noteikti jāpabaro. Viņiem ir jāiedod tas izglītojušais moments, kur arī tiek iesaistīti cilvēki, kuru darbs arī tiek apmaksāts. Tas ir tikai nosacīti, viņi ir bezmaksas. Ne? Tur ir pietiekami daudz laika un naudas ieguldījis, lai tā talka vispār notiktu. Bet talka vienmēr primāri bijusi dabas izglītības elements, nevis darba elements. Izglītot cilvēku par to, viņš padara to darbu savām rokām, un tad viņš aiziet, pastāst tur ģimenē vai darba kolektīvā vai vēl kaut kur, kad redz, mēs šitā darījām. Un bija forši un prasa, kāpēc, un tāpēc kā. Un tad viņam ir tā argumentācija, kāpēc viņš tur ir bijis un ko viņš tur ir saglābis, vai ko viņš tur ir mēģinājis glābt. Tā kā izglītība primāri, man liekas, tas izglītības komponenti ir tas galvenais, kas no tām dabas talkām nāk ārā. Un tikai pēc tam tas biotopu atjaunošanas fakts, vai uzturēšanas fakts. Jā. Vai tu pats esi kādreiz piedalījies kādā no dabas atjaunošanas pasākumiem? Jā, es viņus organizēju. vismaz tādā reģionā, kur es strādāju, tas ir viens no maniem pamatdarba pienākumiem. Tā kā es piedalos dabas talkās katru gadu 11 dabas talkas dažādu veidu biotopos, un tas ir tikai, kas attiecās uz Ķemera Nacionālo parku vai uz Pierīgas reģionu, ja tā var teikt. Bet mēs tādi esam 4 reģioni, vismaz dabas aizsardzības pārvaldē, un katrā no šiem reģioniem katru gadu notiek šīs talkas, kas ir mērāmas 10 pēc skaita, un man ir vesela virkne kolēģiem, kas to dara tā kā regulāri. Tas ir tā kā mūsu pienākums. Jā, es esmu piedalījies dabas talkās, jā, daudzās. Vai vari mazliet pastāstīt, kas ir Daru labu dabai tā kustība? Tu pareizi teici, tā ir kustība. Tā ir kustība patiesībā, kur pirmsākumi meklējami Pasaules dabas fonda un dabas aizsardzības pārvaldes kopēji izveidotā tā kā iniciatīvā. Un es domāju, ka tā ideja vispār par talku, jo talkus mēs pazīstam tā kā ir lielā talka. Tad pavasarī nokūst sniegs, parādās citi izmesti atkritumi, un tad mēs savācamies, nākam kopā un vācam tos atkritumus. Šī te lielās talkas ideja, kā darbība kopums ir pāraudzis uz dabas talkām, un atkritumu vietā, kaut gan atkritumus arī pa laikam mēs pavācam citanīs vietās, kur tie biotopi tiek atjaunot, tur vienmēr ir atkritumi kaut kur. Mēs vienmēr viņus atrodam, vienmēr savācam. Tā kā tā dabas talku kustība ir izaugusi no lielās talkas, no domas par to, ka cilvēks vajag izglītot un vienlaicīgi saukt palīgā, lai dabu atjaunot. Tiek izveidot platforma, kurā tiek savākt kopā vietas un darbi, kas ir jādara. Kontaktpersonas, ar kurām sazināties, lai tos darbus norganizētu. Pretīm ir vesels cilvēku kolektīvs, kas nodrošina tās darba vietas.
Un, attiecīgi, tad jebkuram, sākot no ģimenes un beidzot ar milzīgu darbu kolektīvu, ir iespējams izvēlēties vietu, laiku un veidu, kā tenīs dabas telkās piedalīties un darboties. Tā kā, jā, tāda īstumā ir tā kustības idejas, un te laikam liels paldies arī Pasaules dabas fondam, kas ir mūsu ilgadējais partneris šī kustībā, un Pasaules dabas fonds mums parasti pienes to globālo skatījumu klāt par to, kā vispār daba pasaulē jūtās un kā vide jūtās un kas tur būtu jādara savādāk. Tā kā viņi nes to globālo redzējumu, un mēs stāstam to lokālo, un tad visi kopā strādājam, un tas rezultāts veidojās. Kā tev pašam liekas, vai cilvēkiem ir ļoti svarīgi tā kā šķirot atkritumus, lai nepiesāņotu vidi un tam līdzīgi? Nu, ja tic aptaujām, tad es nezinu, tagad kādas ir tādas pēdējās, bet vienas no aptauju rezultātiem, ko es redzēju pirms pāris gadiem, man bišķiņ lika smaidīt. Tas gan bija brīdī, kad Rīgā nebija sakārtot atkritumu šķirošanas sistēmu. Tur bija tā, ka tie jautājumi bija diezgan viltīgi noformulēti. Vai tu vēlies šķirot atkritumus, vai tu gribētu? Atbildēja 60% cilvēku ar jā. Jā, mēs gribētu. Un otrs jautājums, vai tu šķiro? Tad bija atbilžu varianti jā, bija kādiem 40%. Nu, respektīvi, starp vēlmi un varēšanu, starp vēlmi un darīšanu diezgan liela atšķirība. Un tiem 40 vai 60%, kur tagad šķiro, un labi, kad, piemēram, lielākajā Latvijas pilsētā Rīgā beidzot arī ir izkustējies arī šo šķirošanas punktu un vietu jautājums, ka tev rodās tā infrastruktūra klāt. Jo, piemēram, Vidzemē bija tā, ka Vidzemes reģionā tā šķirošanas infrastruktūra bija sen jau tā kā norma jau daudzās pilsētās, jo tur vienkārši bija ļoti progresīvs atkrituma apsaimniekotājs. Tas nodrošināja. Es domāju, tiem cilvēkiem, labi, es teikšu lielajai pusē varbūt. Tiešām tas ir svarīgi, viņi to grib darīt. Mazā puse no cilvēkiem to arī reāli dara. Dažādu kvalitāti, protams, jā, kā ir šķirot, bet ņemot vērā to, ka 20 gadus atpakaļ mēs vispār neko nezinājām par atkritumu šķirošanu, vispār par to pat nerunājām, tad 20 gadu laikā panāk progresu, kad lielākā daļa pusi no cilvēkiem par to ir dzirdējuši un kaut ko dara. Tā ir tāda pasaules, man liekas, ka prakse, kad lielas, milzīgas pārmaiņas sabiedrības uzvedībā notiek 2 paudžu laikā. Respektīvi, tas nozīmē, tas ir līdz 40 gadiem. Kamēr ievies tā, ka tas ir vienkārši pašsaprotami, ka to dara visi. Lielai daļai cilvēki ir svarīgi šķirot atkritumus, jā, bet atkritumu šķirošana, diemžēl, ir tikai viens no veidiem, ko vispār var darīt, lai tu pats dzīvotu vidē draudzīgāk. Jā, tas ir tā ir aizberga virsējā daļa. Kā tev pašam šķiet, kas ir tas labākais veids, lai piesaistītu cilvēkus? Piemēram, sociālie mēdī vai kaut kādas afišas vai avīzes, kur var pastāstīt, kas ir dabas atjaunošana un piedalīties tajā. Man liekas, ka mūsdienu sabiedrībā lielākā problēma ir tieši informācijas apjoma daudzums un sadalīšanās pa burbuļiem. Jebkura marketologa sapnis, man liekas, ir ielīst slēgtajos cilvēku sociālajos burbuļos, lai iebarot viņam savu produkciju. Viņš tur vienkārši netiek iekšā, tāpēc, ka viņš nav šī burbuļa sastāvdaļa. Mums ir ļoti viegli uzrunāt cilvēkus zaļajos sociālajos burbuļos, respektīvi tie cilvēki, kas seko kaut kādām zaļo organizācijām vai nezinu, dabas aizsardzības pārvaldē, vai tur tik izmet to ziņu, un tas viss aiziet. Ārpus šī burbuļa ir pilnīgs vakums, tur izrauties nav iespējams. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē citi veidi, kā uzrunāt cilvēkus. Tas, ko mēs darām, piemēram, mēs uzrunājam cilvēkus caur tiem vietējo kopienu burbuļiem. Respektīvi, ir Facebook grupa, nezinu, Kaugur iedzīvotāji, ir Facebook grupa, ir Lapmešas ciems, vēl kaut kāda. Mēs esam tur kā iekšā, kā šo grupu dalībnieki, nevis dabas aizsardzības pārvalde, bet konkrēti mūsu darbinieki tur ir iekšā, un caur viņiem šī informācija tika izplatīta. Un tas arī cits strādā, turienes arī cilvēki nāk ārā. Vai strādā afišas kaut kādu outdooru uz ielām un tādas sociālās reklāmas, ko tu redzi pieturās, par kaut kādām asām sociālām tēmām visticamākais strādā. Tur nezinu, tur ziedot kaut kādiem vai no bērniem, vai slimiem cilvēkiem, vai nezinu, kaut kādām dzīvnieku patvērsmēm. Tas strādā.
vai strādātu piesaistīt dabas atjaunošanu, es domāju, ka nē, jo tā nav vēl sociāli asa problēma. Tā kā paliek tikai un vienīgi darbs šī te sociālo tīklu vidē, ar domu, ka mēs uzrunājam vietējās kopienas vai mēģinām tikt citos burbuļos iekšā. Jo ar zaļo burbuli nav problēmas, problēma ir ar citiem burbuļiem. Tur jātiek iekšā, lai tu varētu uzrunāt. Un tas ir baigi grūti, un tas jau nav tā, ka tā ir tikai mūsu problēma, tā ir vispār mūsdienu marketinga problēma. Ja? Lai tiktu iekšā tur, kur kādreiz varēja tikt caur reklāmu televīzijā, piemēram. Man liekas, ka reklāma televīzijā vispār, nestrādā vairāk. Es nespēju iedomāties, vai tas vispār ir kaut kāds rīks, ko uzrunāt cilvēkus. Bet, sociālajā tīklā, jā, tie, man liekas, tas mūsdienu galvenais izaicinājums un veids vispār, kā uzrunāt cilvēkus. Jā. Vairāk man jautājumu sagatavot vairs nav, tā kā paldies par interviju un tiekamies kaut kad nākošajā reizē. Tiekamies dabā. Jā. Un tiekamies talkās. Tā. Jā, paldies tev. Zini ko?